Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes maģistrants. Un man būtu jautājums katram no jums, un viņš būtu drusku personīgāks tāds manā ieskatā. Bet paturpinot arī tematu par tehnoloģijām un mākslīgo intelektu. Vai šobrīd, ja jums ienāktu procesuālais dokuments, kuru ir parakstījis verināts advokāts vai pieteicējs, vai jūs varētu atpazīt, ka viņu ir sagatavojis mākslīgais intelekts? Minēšu, kāpēc šāds jautājums, jo šobrīd strādājot otrā pusē, kā prasītāji vai atbildētāji pārstāvs, jau ir pamanīts, ka šādi te dokumenti tiek gatavoti, un viņus parakstīja jau zvērināti advokāti un tam līdzīgi. Bet tomēr ir jautājums, vai to spēs izdarīt arī pats tiesnesis. Es pirms kāda brīža, tā kā es esmu 5 mazbērnu vecmāmiņa un es esmu iesaistīta dažādās skolas un arī studiju lietās. Viena no manām arī Stradiņu universitātē studēja medicīnu gan, tad mums šī tēma par mākslīgā intelekta izmantošanu mācību procesā ir ļoti aktuāla. Un pavisam nesen es lasīju kādā no laikrakstiem, esot bijis pētījums par sacerējumiem, un pedagogiem tika piedāvāts mākslīgais intelekts un sacerējumi, ko ir rakstījuši jaunieši. Rezultātīs 50-50, ja pazīt, ka mākslīgā intelekta radīts. Es domāju, faktiski nākotnē, Pēter, jums varbūt šis pētījums ir jāveic, kā tad tiesneši varētu būt spējīgi atšķirt divus sagatavotus tekstus. Noteikti ir variācijas, bet es domāju, ka tas arī būs viens no šiem izaicinājumiem, par kuru runāja Pēters, bet šis jautājums par skolēnu sacerējumiem, manuprāt, ir tāds iezīmīgs, jo mums ir ļoti daudz diskusijas mājās par šo tematu. Ir tāds Turnitin, ko varbūt jūs zināt universitātes aprindās, un principā tas nestrādā, citi rīki, kas ir pašlaik arī nestrādā. Protams, ir tā ideja, kad ir jātīst tādus rīkus, un mēs tieši arī mākslīgā intelekta valdē no Eiropas Savienības tiesā esam domājuši, nevis mums nav tas spēks, lai pašiem kaut ko attīstīt tā, bet veicināt to. Bet man ir maza atziņa no toreiz, kad es atbildēju par citiem jautājumiem Eiropas komisijā par fintech. Es biju runātājs vienā konferencē, ko rīkoja Financial Conduct Authority Lielbritānijā, kas ir lielākā finanšu uzraudzības iestāde pasaulē, vairāk par 2000 darbinieki, ļoti spēcīgi no Londonas sakarā, protams. Un kāds viņiem prasīja, tas bija saistīts ar padomniekiem, tiem saucamiem robopadomniekiem. Vai jūs varat pārbaudīt tos algoritmus, kā viņi strādā? Viņi teica, mums nav tie spēki FCA, lai to pārbaudītu. Mēs varam tikai skatīties uz rezultātiem. Tātad, ja ar 2000 cilvēkiem ar to budžetu, kas viņiem ir, izņemot, ja tur ir tiešām komerciālā virzība, ir tāds pieprasījums, ka investīcijas ies tajā jomā, tas nav kaut kas, uz ko mēs varam ļoti cerēt. Un ar vien vairāk tas mākslīgais intelekts būs, kā var teikt, visos iesniegumos, kaut kādā līmenī, visos pētījumos, bet tas jautājums, vai tas aizstās cilvēku, un tas nav tas, ko mēs gribam. Es patiesībā īsti nesaprotu, vai tā ir problēma, ja advokāts izmanto mākslīgo intelektu. Advokāts jau uzņemās atbildību par to, ko viņš iesniedz tiesā. Grib izmantot, lai izmanto. Tiešām tas lielais izaicinājums, ka debata ir pašā pirmsākumā, bet tie, kas ir tiešām atbildīgi par spriedumu rakstīšanu, ka tiesneši, tādā plašākā lokā tā debata vēl nav notikusi, un izaicinājumi, protams, ir lieli, un tai diskusija noteikti jānotiek. Jānotiek ne tikai mūsu iestādē, bet jānotiek arī noteikti nacionālajā līmenī, jo jau tagad no tām tehniskajām debatēm, kas līdz šim brīdim ir notikušas, ir skaidrs, ka mākslīgais intelekts, protams, dod
ārkārtīgi labu pienesumu, jā, iespējami pierādījumu apstrādē, informācijas apstrādē, bet tai pašā laikā tas atnes līdzi arī ļoti ievērojamus riskus. Un mums, protams, ka labi, ka mēs izmantojam tulkošanā, bet arī tulkošanā var rasties riski. Un arī tulkošana jāpārbauda. Jo mēs arī esam sastapušies ar situācijām, ka tulkots tiek nepareizi. Un ja nav cilvēks, kas aiz tā stāv un spēj salīdzināt tekstus, tad jautājums ir arī par tulkojumu. Ja? Tas pats arī ar pierādījumiem. Ir pierādījumi un ir pierādījumi. Un tas viss jāvērtē. Un, protams, tā diskusija ir ārkārtīgi svarīga. Un es saku, ja mēs nākamgad atkal kaut ko maijā rakstam vai diskutējām, tad, manuprāt, šī ir tēma, kas tiešām ir ārkārtīgi svarīga no tiesību attīstības viedokļa un arī no riskiem, ļoti dažādiem riskiem. Ja mēs paskatāmies uz G7, šodien tieši ar saviem studentiem apspriedu, gaidāmajā G7 sanāksmē, mākslīgā intelekta izaicinājumi ir transversālais jautājums, sākot no dezinformācijas, beidzot ar ietekmi uz veselības sektoru, demokrātiskām vēlēšanām un mākslīgais intelekts kā mūsdienu ierocis, ko izmanto valstis karadarbībā. Līdz ar to šeit ir milzīgs potenciāls diskusijām, un es domāju, mēs esam tikai pašā sākumā. Labdien, paldies par iespēju būt šeit. Pēteris Salmiņš, Eiropas studiju pārstāvis Rīgas Stradiņu universitāti. Jautājums sekojošs vairāk saistībā ar cilvēktiesībām un vēl daudz ko citu, arī, manuprāt, ar Latvijas budžetu, un cik saprātīgi mēs to pētērējam, ir par obligātā militārā dienesta atjaunošanu. Cik ļoti tas atbilst tiesībām, cik nē, un vai tas ir veiksmīgākais finanšu izlietojums šajā jomā. Paldies! Kas ir slikts ar militāro dienestu, es īsti nesapratu. Viņš ir brīvprātīgs, ne? Ir obligātais. Es neesmu pati sekojusi līdzi, bet man šķiet, ka motivācijas ziņā, es nezinu, vai tas ir labākais budžeta izlietojums. Šis ir politisks lēmums, ja valdība uzskata, ka šis ir labs lēmums un ir vērts ieguldīt budžeta līdzekļus un tādā veidā stimulēt militāro dienestu. Es personīgi neredzu tajā neko sliktu, bet, manuprāt, šis arī jautājums, kas varbūt vismaz manā uztverē iziet ārpus savienības tiesībām, šis ir jautājums, kas attiecās uz valsts pozicionēšanos un valsts atbilde noteiktiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Mēs varam, protams, kritizēt, vai varēja izdarīt ko labāk, es nezinu, es neesmu politikas veidotājs, bet lēmums ir pieņemts, un, manuprāt, šis nav no tiem sliktākajiem lēmumiem, jo tas parāda arī izaicinājumus, un tas dod arī labumus tiem, kas dienē. Līdz ar to es neredzu tajā neko sliktu, bet, protams, varbūt kāds var saskatīt. Bet es gribēju, ja es drīkstu atļauties vienu nelielu piezīme tam, ko cienītā Ziemeles kundze pateica. Man ļoti iekrita sirdī tiešām, un jūs to noteikti zinat. Tas, ko pateica tava ļoti laba kolēģe bijusi Danuta Jočene vienā nesenā pasākumā, ka dalība Eiropas Savienībā pati par sevi ir vērtība. Mēs varam pēc tam runāt par to cilvēktiesību katalogu vai par elementiem, bet tas ir īpaši svarīgi šodien, kas ir Eiropas diena, atcerēties, ka Eiropas Savienība ir bijis ļoti svarīgs, vēsturiski projekts, un mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka mēs varam strīdēties par detaļām, bet mūsu globālais mērķis ir paturēt to savienību, jo bez tās savienības ir vai nav obligātais militārais dienests. Bet bez savienības mēs ne par ko tādu, ne par mākslīgo intelektu, ne par nemākslīgo intelektu mēs nevarēsim runāt.
Un no kāda projekta Eiropas Savienība ir izaugusi, mēs ar Pēteri nesen bijām Roberta Šūmana mājā. Eiropas Savienība ir izaugusi kā projekts, lai izvairītos no 3. pasaules kara. Un par to jāatcerās. Un tā doma bija, ka ekonomisko saišu izveidošana Eiropā spēs nodurēt valstis kopā ciešāk nekā jebkas cits. Un pie tā mums jāpieturās. Neatkarīgi no tā, cik ļoti mūsu atšķirīgi viedokļi var būt par kaut kādām individuālām pamatiesībām vai vērtībām, mēs nedrīkstam aizmirst to galveno globālo mērķi, ka šīs ir tās, kas mūs satur kopā. Un tāpēc arī ir tā saruna par sinerģiju. Mums nav jāmeklē konflikts, mums jāmeklē veids, kā mēs varam sadzīvot kopā. Ļoti vērtīgi piezīme, lūdzu. Tiesnes Reinai. Inga teica, ka tas ir jautājums, kas ir ārpus Eiropas Savienības tiesības, bet, kā es teicu savā pirmajā atbildē, Eiropas tiesība telpa mainās. Pirms es kļuvu par vispārējais tiesas tiesnesis, es biju 16 gadus Eiropas komisijā un sākumā ar tehnoloģiju finansēšanu, un tajā laikā bija neiedomājams, un es biju viens no cilvēkiem, kas gribēja ieguldīt aizsardzībā kopā ar vairākām dalību valstīm, bija neiedomājams, ka Eiropas komisija varēja kaut ko finansēt aizsardzībā. Tagad ir pilnīga cita pasaule. Mēs finansējam ieročus Ukrainai, mēs veidojam ar vien vairāk aizsardzības spējas ar Eiropas Savienības naudu. Ar vien vairāk, es domāju, ne par obligātāro militāro dienestu, tāpēc, ka es domāju, ka tas ir tiešām jautājums, kas ir dalību valsts ziņā, un liela daļa no dalību valstīm tas ir, bet jautājumi īpaši par aizsardzības spēju, attīstību un ieroču pārdošanu, iedošanu, šī jautājuma nāks uz mūsu tiesām eventuāli, un tas ir viens no nākotnes jautājumiem. Bet ir arī interesanti atskatīties vēsturē, un jums studentiem tas varētu būt kaut kas interesants, ko pētīt. Kā tiesnes Reina teica, mēs nesen bija Roberta Šūmana mājā, un tas mums atgādināja, kad kopā ar Ogļu un Tērauda savienību, tas otrs projekts, ko Francijas parlaments noraidīja 50. gados, bija Eiropas aizsardzības savienība. Pašā sākumā bija domāts, ka tieši Eiropa būs ar šitām militārām spējām, un gaulisti, labējie un komunisti savienojās Francijas parlamentā, es diemžēl aizmirsu tieši kurā gadā, 59. vai 60. man šķiet, un noraidīja to priekšlikumu, cik citādāk tas būs gājis cauri, bet izskatās, ka tagad šitajā jaunajā pasaulē Eiropas Savienība mainās, Eiropa mainās, un tātad Eiropas tiesība telpa mainīsies. Labdien! Kristaps Saksons no Daugavpils universitātes. Cik lielā mērā jūs komunicējat ar Latvijas nacionālajiem tiesnešiem un vai progresa tiesību jomā vienveidīgi skars kā Rīgas tiesas, tā arī, piemēram, Latgales tiesas? Vispirms ir jāpasvītro Eiropas Savienības tiesību piemērošanas pamat tāda iezīme un īpašā iezīme, proti, ka Eiropas Savienības tiesības piemēro vispirms ik viens nacionālais tiesnesis. Un no turienes arī nāk tā tēze, kur es esmu teikusi bieži un atkārtošu nākamajās dienās. Ik viens Latvijas tiesnesis ir vienlaicīgi arī Eiropas Savienības tiesnesis. Ja? Kāpēc es to saku? Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības tiesību, teiksim, dabu, ja tā varētu teikt. Ja? Piemēram, regulas ir tieši piemērojamas uzreiz šeit Latvijā, un līdz ar to viņas arī gan Rīgas, gan Daugavpils tiesnesim regulas ir jālasa, bet ne tikai. Jā. Nu, lūk, tas ir pirmais, tātad jāpiemēro tieši. Vēl viens aspekts, kas ir jāpasvītro, ir tāds, ka Latvijas tiesnesis, piemērojot Eiropas Savienības tiesību normas vai arī transponētās tiesību normas, ja mēs runājam par direktīvām, tajos gadījumos, ka tiesnesim nav īsti skaidrs teksts un ko nosaka šī konkrētā norma,
un Eiropas Savienības tiesa nav izskaidrojusi kādā no saviem spriedumiem, tad Latvijas tiesnesim, nu tā, vienkāršojot, protams, visu šo, jo ir pienākums vērsties Eiropas Savienības tiesā un lūgt Eiropas Savienības tiesai, kuras pārstāv, sniegt prejudiciālo nolēmumu, proti izskaidrot, interpretēt un izskaidrot, teiksim, Latvijas tiesnesim, ja, kas šajā Eiropas Savienības tiesību normā tieši ir domāts, un līdz ar to tiesnesis tādējādi var uz vietas šeit sakt to strīdu, vai tas būtu, teiksim, konkurences jomā vai teiksim, valsts atbalsta jomā atrisināt. Līdz ar to tas, ko jūs redzat, ir, ka atšķirībā no starptautiskajām tiesībām, Eiropas Savienības tiesības, viņas dzīvo Latvijā, viņām ir jādzīvo Latvijā, jums vai jūsu uzņēmumam ir konkrētas tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem. Cerams, ka jūsu, teiksim, uzņēmuma jurists pārzina šo jomu un arī jūs varat aizstāvēt tiesības pie tā paša, teiksim, tiesneša Latgales, teiksim, apgabaltiesā. Ja? Es nezinu, kāda jums ir pieredze, bet no Latvijas uz Eiropas Savienības tiesu, teiksim, kopš es tur esmu, bet nešaubīgi arī pirms tam, no tiesnešiem ir nākuši ļoti interesanti jautājumi, ļoti labi jautājumi attiecībā uz, vai tā ir datu regula, piemēram, vai arī lauksaimniecības jomas regulējums. Tāpatās arī naudas atmazgāšanas direktīva ir populāra un nāk jautājumi no tiesnešiem. Ja? Līdz ar to tas, ko mēs redzam, tā otrā pusīte ir tas, ka Eiropas Savienības tiesas spriedumi, piemēram, šajās jomās par datu regulu, ja, piemēram, tur caur Latvijas tiesnešu darbu un iesaistīšanos tiesību piemērošanā ir radīta Eiropas līmeņa judikatūra. Ja? Ir tādi spriedumi, piemēram, sodu punktu lietā, ja? Kas ir, tā ir zelta, jāsaka tā, zelta judikatūra Eiropas Savienības tiesā. Tā nāk, šajā gadījumā no Satversmes tiesas viņas nāk, un vairākas ir nākušas no Satversmes tiesas. Ja? To starp arī attiecībā uz valsts valodas aizsardzību. Tātad pakalpojumu sniegšanas brīvības tādā konfrontējošā, jāsaka tā, paradigmā. Zelta lieta, zelta spriedums ir Cilevičs un citi, ja, no Eiropas Savienības tiesas. Līdz ar to, līdzīgi kā jautājums, ko Dina uzdeva, kā tad veidojās tā nacionālā un Eiropas identitāte, kādas ir šīs te sazobes un sinerģijas, ja, un kopējā virzība uz priekšu, vispār Eiropas Savienības tiesību telpa nevar pastāvēt, ja katras dalībvalsts tiesnesis neiesaistās šīs tiesību telpas darbināšanā. Tā ir alfa un omega. Ja? Un līdz ar to visiem juristiem, topošajiem juristiem īpaši ir imperatīvi, svarīgi, dziļi apgūt visas Eiropas Savienības tiesību jomas. Un es domāju, ka uz šī punkta tūlīt man pievienosies vesels šeit ansamblis, kas atbalstīs. Es tev tikai divus teikums gribu piebilst, ka bez šīs oficiālās komunikācijas, protams, prejudiciālie jautājumi, es kaut kā ielasīju, varbūt uzdotajā jautājumā, ka mums ir faktiski ikdienas komunikācija ar kolēģiem Latvijā nav tā, ka Latvijas kolēģi dzīvo kaut kādā pilnīgi atrautā pašplūsmā. Jo, protams, ka ir konstants nepārtrauks dialogs par to, ko nozīmē, kā nozīmē, kāpēc nozīmē un ko nenozīmē Eiropas Savienības tiesības, jo profesionālais dialogs, neformālais profesionālais dialogs ir tikpat svarīgs kā formāli uzdoti jautājumi. Bet varbūt no manas puses viens tās novēlējums, es absolūti piekrītu, mums ir zelta judikatūra, kas ir nākusi no Latvijas, bet par ko varbūt man ir tā drusku žēl, ka par mūsu judikatūru, par Laveles spriedumu, vēl joprojām Eiropa dimd.
gribētos gan redzēt drusku plašāku un izvērstāku debati Latvijā par mūsu pašu uzdotajiem jautājumiem, ar analīzi, ar kritiku, ar debati. Man drusku tās debatas pietrūks šeit tieši Latvijā. Vismaz par Latvijas judikatūru. Sāksim vismaz ar to. Tas droši vien bija tāds mājiens juristu vārdu virzienā, vai ne? Lūdzu, Pēterim vārds. Gribēju pateikt, ka ir arī jāsaprot, ka Latvijas tiesneši kopš 4. gada ir regulāri viesi Luksemburgā. Katru gadu ir vairākas lielākas un mazākas tiesnešu grupas no visiem reģioniem. Un es tomēr gribētu atzīmēt arī pieminēt vasaras skolu, ar ko es starp citu gan jāsaka paldies esošajiem tiesnešiem, kas šo jauko tradīciju ir iedibinājuši un ir atsaucība, faktiski arī piedalās Latvijas tiesneši. Un tas ir tā tiešā saikne, ja, kur jau šeit Latvijā var izrunāt sāpīgās tēmas, uzdot jautājumus un būt šai sadarbībā ar Luksemburgas tiesnešiem un mazāk zināmām jomām. Tas noteikti sādi, es ar citu ļoti lepojos tagad Luksemburgā, citiem kolēģiem lielījos, ka ir šāda vasaras skola. Bet liels paldies par šādu izcilu iespēju, un es nevaru palaist to garām. Arī mēs sākām sarunu gan par pamattiesībām, un arī dominēja ļoti daudz tehnoloģijas, un kā arī tiesnesis Zilgalvs saka, tiesības ir attīstās visu laiku. Un mans jautājums būtu tāds, ka domājot par mākslīgo intelektu, ne tikai tiesu praksē, bet arī jebkurā, jo tas ir mēs varam salīdzināt to ar tā kā tvaika mašīnas izgudrošanu, kas mainīja pilnīgi visas industrijas. Kā jūs saredziet to, ka arī pamattiesības šo jauno tehnoloģiju ietekmē varētu mainīties? Un cik tālu Eiropas Savienības tiesā un vispārējā tiesā ir debate par principu par cilvēku tiesībām uz kontroli? Patiesībā tas, kas ir saistīts, tātad mūsu judikatūra, kas saistās ar datu aizsardzību. Tā jau ir, zināmā mērā principi, un viņi ir ļoti bagāti šī judikatūra, un viņi jau faktiski vismaz kaut kādus 10 gadus vairāk jau ir tikusi veidot gan tiesības tikt aizmirstam, gan arī, teiksim, īpaša aizsardzība sensitīviem datiem, īpašas procedūras, neatkarīgas iestādes, kurās drīkst piekļūt datiem, un pēc tam tiesu kontroli pār šiem soļiem, kas ir veikti, lai piekļūtu šiem datiem. Es teiktu tā, attiecībā, no cilvēktiesību viedokļa ir ārkārtīgi interesanta un ārkārtīgi delikāta šī situācija, kad ar tehnoloģiju palīdzību faktiski mēs varam izsakot visu un profilēt un tā tālāk. Tas, ko ir izdarījusi Eiropas Savienības tiesa, un tas, starp citu, bija arī grūdienis Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo Eiropas cilvēktiesību tiesā varbūt tās vēl tik spēcīgi tas nebija izteikts, šī datu aizsardzības nepieciešama. Bet tās tajā brīdī, kad Eiropas Savienības tiesa nopozicionējās, ka arī šajos apstākļos pie tādas mūsu dzīves caurskatāmības iespējām, mēs tomēr aizsargāsim privātumu. Jo privātums ir vērtība, tā bija milzīga kulturāla izvēle šai mūsu, teiksim, mūsu kultūra telpā. Jo tā bija izvēle, varēja šī izvēle būt nedaudz cita, jo ir nešaubīgi tas, ka Eiropā, tomēr saruna ir par to, ka privātuma vairs nav. Ja? 21. gadsimts ir privātuma gals, bet Eiropas Savienības tiesa absolūti apzināti izvēlējās privātumu, es nezinu cik ilgi, bet kamēr Klubdama un Kristama Eiropas Savienības tiesa ies un privātuma aizsargās. Un par šo izvēli ir vērts domāt. Ja. Tur, protams, ir iemesli kāpēc, ja, jo mūsu civilizācijai, Eiropas rietumu civilizācijai privātums ir ļoti svarīgs. Es esmu to saistījusi ar radošumu, ja, jo, ja nav privātuma, mēs nevaram arī radīt. Tā kā tālāk neiešu vairāk tajā teorijā un filozofijā iekšā. Bet šis piemērs parāda to, ka
Jā, klasiski, kā mēs pamatiesības zinājām, vai tā kā tās ir interpretētas, protams, digitālajā laikmetā nepārtraukti būs kaut kādi izaicinājumi. Nu, kaut vai taisnīgai tiesai, piemēram, ja, par ko jūs runājāt. Nu, mēs varam ņemt vienu pamatiesību pēc otras, skatīties, kādas ir pieejamās tehnoloģijas un paskatīties, kā tas, protams, ietekmē, kurus aspektus ietekmē. Un līdz ar to, jā, mēs veiksim, Nacionālās tiesas veiks, likumdevēja veiks, Eiropas Savienības tiesa periodiski un uz priekšu veiks šīs izvēles. Ja? Viņas, es nevaru pateikt, kādas viņas būs. Viņas nav acīm redzamas. Jo kurš ir tas arī nezināmais? Mums ir ļoti daudz nezināmu. Nu, pirmkārt, mēs arī nezinām, kā vēl attīstīsies, teiksim, visas tehnoloģijas. Cilvēki izdoma, kamēr vēl ir privātums, ir bezgalīga. Ja? Mēs nezinām, kā mēs savstarpēji miedarbosimies. Jo kāpēc tiesnesis Zilgavs saka, ka viss ir attīstībā? Attīstībā ir tāpēc, ka tiesības reaģē uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Cilvēku savstarpējās attiecības ietekmē viss kā attīstās zinātne, medicīna un tā tālāk. Un būs šie pieprasījumi pozicionēties tādas vai citādas pamatiesības ietvarā, ņemot vērā visus šos procesus, sociālos procesus, un mēs veiksim izvēles. Ja. Jebkurā gadījumā, es teiktu tā, 21. gadsimts ir tāds, ka tā spēja cilvēku, tā nepieciešamība domāt maksimāli. Ja? Viņa nezūd un prasa no katra cilvēka milzīgu atdevi, no likumdevēja, no juristiem, bet vienlaicīgi šeit es sasaistīšu ar to, ko Reinas kundze teica, ka jā, ka patiesībā šādā, tik neparedzamā, zināmā mērā laikmetā ar tik milzīgām iespējām, ja, cik tālu cilvēku prāts ir aizgājis, ir labi, ka mēs esam kopā, vai ne, tajā Eiropas Savienībā, ka mēs neesam vieni. Bet mums vēl jāpārliecinās, ka jūs vispār esat īsta, varbūt. Nē, jā. Varbūt, ka mēs šeit esam tikai iedomu tēli, ja, Zilgava kungam. Es domāju, ka mums nav jāmaina nekas mūsu pamatiesībās, cilvēktiesību. Es esmu konservatīvais, centrs konservatīvais pēc dabas, bet es domāju tajā pašā laikā, un es domāju, ka es pabeidzu vienu citu juristu vārdu rakstu ar to, ka šī nav evolucionārā tehnoloģija, bet tā ir revolucionārā tehnoloģija. Mums vajag revolucionāro pārvaldību. Šitā ir principā pirmā tehnoloģija, ko mēs esam izgudrojusi, kas mūs atvieto tajā, kur mēs esam visspēcīgāk. Ja mēs runājam, salīdzinām ar citiem dzīvniekiem, citi dzīvnieki ir ātrāk, citi dzīvnieki ir stiprāk, kad mēs atvietojam cilvēku iešanu ar vilcienu vai ar mašīnām un tā tālāk, tās nav tās lietas, kurās mēs esam visspēcīgākie. Šitā tehnoloģija var atvietot mūs tieši domāšanā, rakstīšanā, veidošanā, menedžmentā, visādi radošā darbībā. Mums ir jābūt ārkārtīgiem tālredzīgiem, un ka mēs redzam, ka daudz cilvēku, kas ir vadošajos amatos lielā tehnoloģija firmās, kas veido šito tehnoloģiju, salīdzina to ar atombumbu, un ka mums vajadzētu kontrolēt līdzīgā veidā, mums šito ir jāuztver ļoti nopietni. Tajā pašā laikā es ļoti uzsveru, ka mums Eiropā ir jāizmanto un jāveido šo tehnoloģiju, kur mums ir dažas lielas firmas Francijā un Vācijā, un gribētu redzēt vairāk Latvijā, kas veido tās lielos valodas modelis. Varbūt mēs esam pārāk mazu tirgu, bet Eiropas Savienības tirgu ir mums čempioni, kas var veidoties un attīstīties tālāk, bet mums ir jāskatās, kā mēs varam to kontrolēt, un, protams, mēs vieni to nevaram darīt. Un paliek ar vien grūtāk droši sadarboties ar visu Ziemeļameriku un ar citiem sabiedrotiem, bet mums ir jāmēģina un ar pretiniekiem šajā jautājumā, un mums ir jāattīst to aizsardzību. Un to tehnoloģiju, kas ir saistīta, tās tehnoloģijas, kas ir saistītas ar to cilvēku, mēs būsim zaudētājā šajās nākotnes sacensībās. Mans jautājums būs vairāk arī, kā bija
kādu jautājumu iepriekš, vairāk no tiesas gaitiņiem, jo tā teorētiski atbilde uz jautājumu ir skaidra. Skolā māca vienu, melns uz baltu, nu tā kā punkts un āmen. Mans jautājums ir saistībā ar jūsu subjektīvu, personīgu viedokli par tiesību attīstību un vai viņa kādreiz var attīstīties tajā virzienā par direktīvu horizontālu tiešo iedarbību. Pamats, lai būtu konteksts nedaudz, Tehnopark, Špūnārs, viņa secinājumi, varam tajā balstīties. Un es arī apzinos, ka Ziemeles kundze bija tiesnese šajā spriedumā, protams. Tāpēc es saku, personīgais viedoklis noteikti nepārstāvot nevienu institūciju, bet kā jums tiešām šķiet, mēs varam attīstīties tajā virzienā, kad mēs tomēr paplašinam un mainam šī brīža melns uz balta mācīto un pieņemto izpratni? Jautājums patiesībā ir ārkārtīgi sarežģīts, un par šo jautājumu runā visa Eiropa. Runā tiešām studenti, gan bakalaura, gan maģistra līmenī, runā arī akadēmiskais, teiksim, profesūra un tā tālāk. Ārkārtīgi Eiropas kopējais tas akadēmiskais diskurs, ja tā varētu teikt, ekspertu diskurs par šo jautājumu, viņš ir bies. Ja. Es teiktu tā, nu ir jau, protams, ka es esmu ietekmējusies no tā, kādas mums ir tiesas apspriedes šajā jautājumā. Bet tās es noteikti arī neatklāšu. Bet, lai atbildētu vai vismaz kaut kā veidotu savu nostāju šajā jautājumā, pirmais, kas ir jāņem vērā, ir vienmēr jāpatur prātā Eiropas Savienības kompetence. Es sāktu ar to. Un Eiropas Savienības loģika ir iemesls, kāpēc direktīvām ir tāds juridiskais status, kāds viņām ir. Un ir iemesls, kāpēc regulām, piemēram, ir pilnīgi kaut kas cits, tāpatās kā primārajiem, tiesību avotiem. Tur ir sava tā loģika iekšā, kas ir saistīta ar vēsturi, kā Eiropas Savienība ir veidojusies, pa tādiem gabaliņiem. Viena joma ir apgūta otra joma. Jo, saprotat, tas sarežģītais Eiropas Savienībā ir, protams, ka mums ir likumdevējs, bet likumdošanas process ir ārkārtīgi komplicēts. Un, starp citu, visi, kas ir pilngadīgi, lūdzu ejiet uz vēlēšanām. Šīs ir ārkārtīgi svarīgas vēlēšanas. Es nevaru pasvītrot vairāk, cik viņas ir būtisks, jo ir risks, ka Eiropas Savienība var nozagt. Tātad, likumdošanas process, bet vienlaicīgi Eiropas Savienībā, līdzīgi kā citās starptautiskās organizācijās, ir ļoti spēcīgs starpvaldību process. Ja? Un līdz ar to šī sarežģītība, un, protams, ka Eiropas Savienībā vienlaicīgi ir pilsoņi, kas vēl tiešās vēlēšanās Eiropas parlamentu. Šī te kompleksā Eiropas Savienības institucionālā uzbūve un tas, kā nonākam līdz kaut kādai vienošanās, līdz kaut kādam rezultātam, vai tiesiskam, vai juridiski saistošam, vai politiskam, tas arī izpaužās tajā, kādi Eiropas Savienībā ir tiesību avoti, kādi ir tiesību akti un viņu daba. Es neteiktu, ka mēs varam skriet vilcienam pa priekšu šajā ļoti komplicētajā mehānismā, kāda ir Eiropas Savienība. Un tas, vismaz manā izpratnē, un tas izskaidro, kāpēc ir tik ļoti, teiksim, šis karstais kartupelis direktīvas horizontālais, potenciālais horizontālā ietekme, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir, tā kā mēs pateicām Tīlen nolēmumā. Bet vienlaicīgi nav jau tā, ka lietas ir stāvējušas uz vietas kopš pamatiesību hartas stāšanās spēkā, vai ne? Jo kas ir noticis? Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi pamazītiņām vienai pamatiesībai, tiešo iedarbību otrai. Paņemsim vienlīdzīgo tiesību principu 20. pantā un diskriminācijas aizliegumu 21. pantā pamatiesību hartā.
Un tad mēs paskatīsimies, kā mēs to, piemēram, piemērojam dzīvē attiecībā uz darba organizācijas direktīvu, arī konkrēti jurista, kas strādā manā kabinetā, ir raksts, arī varat aiziet tur tā, kur lapas pusīte. Paņemsim, teiksim, 7. pantu, ja, direktīvā. Man jāsaka, seku ziņā šis konkrētais 7. pants, patiesībā viņam seku ziņā, protams, caur diskriminācijas aizlieguma principu, viņam ir tieši iedarbība. Lai arī mēs neesam to atzinuši. Ja? Līdz ar to, jā, nu, pagaidām tā arī būs, ja, ka kaut kādā konstelācijā ar pārsvarā, es domāju, pamatiesībām, mēs redzēsim, ka seku ziņā, tāpatās kā Egenbergera lietā, ja, tāpatās kā virknē citu lietu, jūs redzat, ka seku ziņā direktīva faktiski nostrādā. Ja, direktīvas, teiksim, šis mērķis, viņš nostrādā konkrētajās tiesiskajās, privātiesiskajās attiecībās, ja mēs runājam par darbtiesiskajām attiecībām, nacionālajā līmenī. Nu, tā konstelācija tā ļoti interesanta ir, un viņa tāda jāpatur ir prātā uz šo brīdi. Nav tik ļoti liels interešu konflikts. Šajā konkrētajā jautājumā es varu arī atrauties. Mans aicinājums būtu lasīt Eiropas Savienības tiesas spriedums starp rindiņām. Un citreiz tas varētu būt tas atvērums, kas var likt aizdomāties tiešām. Jo es personīgi arī neizslēdzu šādu situāciju. Ja mēs esam tikuši, jā, tas bija smags, garš ceļš, bet mēs esam tikuši līdz tam, ka direktīvām, atsevišķām direktīvu normām pie zināmiem nosacījumiem ir tieša iedarbība. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Mēs jau esam spēruši to revolucionāro soli. Horizontālais efekts formāli, protams, ka mēs viņu negribam atzīt, jo mēs nonākam pretrunā ar to konstrukciju formāli. Bet es personīgi neizslēdzu situāciju, ja pie viena gudra prejudiciālā jautājuma, pie ļoti precīzi noformulēta, pie izņēmuma apstākļiem, kaut kas līdzīgs varētu notikt. Bet es personīgi domāju, ka drīzāk tas būs ļoti, līdzīgi kā Frompolisario lietā, ka tā bija ļoti eleganta atbilde, ka nemeklējiet konfliktu, meklējiet risinājumu. Un varbūt tiešām tas ir tas labs pavadiens. Meklējiet praktisko risinājumu. Un tad jūs saskatīsiet, ka mēs to nepasakam, vai šajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa varbūt to domu neizsaka skaļi. Bet, ja jūs uzdodat sev jautājumu, ko lai mēs tagad ar to spriedumu iesākam, tad varbūt jūs arī nonāksiet pie tās atbildes. Jā. Man personīgi, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mums ir līgums, kas ir dalību valstu gribu, likumdevējs ir izvēlējies likumdošanas instrumentu. Nevajag paplašināt to, kas ir jau bez, kas strādā.